Tad, kad es iznācu no klīnikas un apsēdos 23. augustā šinī te Stradiņa parka dārzā, man dzīve kā filmā. Un es domāju tā, pirmkārt, kur ir tas mans grēks? Kāpēc man ir tāds uzlikts sots? Vai teikt savējiem, ar to es domāju savam vīrkungam, dēlam un meitai, vai neteikt? Vai nākt uz operāciju, vai vispār nenākt? Kad Lillija uzzināja diagnozi krūts vēzis, viņai bija 53 gadi, 2 bērni, vīrs un tīkams pasniedzējs darbs universitātē. Tagad viņa atceras, ka diagnoze sekoja pēc 2 noguruma pilniem gadiem. Kad tas kļuva neizturams, Lillija devās pie ginekologa. Šī vizīte viņu izglāba. Sakoja nosūtījums uz mammogrāfiju, tad uz krūts slimību centru Stradiņos. Man pateica, ka man ir ļaudabīgs audzējs, ka tas ir jāoperē. Es, protams, pajautāju, cik man ir atlicis dzīvot. Nezinu, vai tā bija tā labākā doma, bet Gunpurkalna teica, 5 gadi. Kā redzat, es jau esmu nodzīvojis ne tikai 5 gadus, ja Dievs dos, es nodzīvošu līdz septembrim, un septembrī būs jau 8 gadi. Krūts vēzis ir izplatītākā onkoloģiskā saslimšana sievietēm Latvijā. Katru gadu tās ir apmēram 1000 sievietes. Katra 3. pie ārsta vērsusies novēloti, nokavējot brīdi, kad slimība ir ārstējama. Vairāk kā 60% no aptaujātām sievietēm atbildēja, ka viņas nav saskatījuši vajadzību veikt šīs profilaktiskās apskates, jo nav bijis simptomu. Kaut gan šeit ir jāuztver tas, ka šo profilaktisko apskašu sūtība un misija ir konstatēt riskus un slimības simptomus, pirms vēl cilvēks ir subjektīvi pats to saskatījis, vai pirms tas vēl šie simptomi sāk traucēt viņai ikdienas dzīvē. Lai gan iemesli katram ielaistajam gadījumam ir atšķirīgi, ārsti saka, laiks mainīt priekšstatu par vēža ārstēšanu. Katru gadu pa kādiem pāris procentiem mirstība Rietuma Eiropā un mirstība Amerikā no krūts vēža samazinās. Un tas ir pateicoties lielā mērā gan šim mammogrāfijas skrīningam, gan arī dažādiem moderniem medikamentiem, kuri uzlabo šos ārstēšanas rezultātus. Līdz ar to tur sabiedrībai ir uzticība tradicionālai medicīnai, un tad sievietēm nav bailes arī iet uz to mammogrāfijas skrīningu, jo viņas zina, tad, ja man arī tur kaut ko atradīs, tad visu izdarīs un es būšu izārstēta. Jaunas iespējas cīņā ar vēzi paver DNS izpēte. Laboratorijā lasot ģenētisko informāciju, ir iespējams ieraudzīt, vai ģenētiskajā mantojumā no iepriekšējām paaudzēm ir paaugstināts vēža risks. Jānis Gardovskis bija viens no pirmajiem, kas Latvijā sāka šo darbu. Pirms 10 gadiem viņš un citi pētnieki cerēja jau šodien spēt tā salabot gēnus, lai novērstu audzēju iespējamību. Kā jūs redzat, tā vēl īsti tas nav noticis, jo tas nav vienkāršs process, bet es ceru, ka tas notiks. Un es ceru, ka tas notiks visā drīzumā, un kā tomēr tās zināšanas ļaus, ja ne salabot, tad ļoti efektīvi ārstēt. Mēs jau zinām, ka ļoti daudz slimības, kuras mēs agrāk nevarējām ārstēt, un cilvēki mīra, šodien ir ārstējams, vai mēs pa viņām pat pasmējamies. Pētījumi rāda, ka apmēram 10% dažādu audzēju rodas ģenētiski pārmantot paaugstināta riska rezultātā. Atrast šos 10% ar šādu uzdevumu Stradiņas slimnīcā strādā Onkoloģijas institūts. Pamatā ienāk mūsu paraugi, kurus mēs sākam analizēt. Galvenokārt tās ir asinis, no kurām mēs izdalām DNS, šo te iedzimtības galveno ķīmisko determinanti, un sagatavojam to tālākiem pētījumiem. DNS analīzes veicot jau saslimušiem pacientiem, var uzzināt, vai vēzis ir iegūts dzīves laikā, vai radies no iepriekšējām paaudzēm mantotas mutācijas rezultātā. Šīs zināšanas ļauj pielāgot ārstēšanu, izvēloties iedarbīgākās zāles un precīzāku devu. Līdz ar to pat labāk mēs ejam uz personalizēto medicīnu. Ar mēs, es domāju, faktiski globālo pasauli, un to skaita arī Latviju. Kad mēs noteiksim šīs ģenētiskās izmaiņas vēža šūnās,
katram pacientam individuāli, un tad balstoties uz šo izmaiņu kopumu tiks izmantota labākā iespējamā piemērotā terapija. Un patreiz jau arī, protams, Latvijā tiek izmantoti dažiem gadījumiem, tad, kad ir pieejama šī terapija, jo visā pasaulē šīs terapijas pieejamība vēl ir salīdzinoši maza. Mums ir tikai varbūt tās kāds ducis medikamentu, bet tuvākā nākotnē, acīm redzot, šī mērķterapija, personalizētā terapija ļoti plaši izplatīsies. Šīm analīzēm ir vēl viena vērtība. Tās palīdz novērtēt saslimšanas risku arī pagaidām veselajiem. Šīs pārbaudes noteikti jāveic tiem, kuru ģimenēs vairāki tuvinieki līdz 50 gadu vecumam saslimuši ar vienu un to pašu vēzi – krūts, olnīcu, zarnu, prostats vai citu. Varbūt ir 50% šī mutācija tiek nodota bērniem. Tas tāpatās, ka mēs viežam gaisā monētu var nokrist gan tā, gan šitā. Jūs variet no kāršu kavas izvilkt sarkanu kārti vai melnu kārti, jo būtībā mūsu gēni dalās tieši tāpatās. Līdz ar to varbūtība pārmantot šo mutāciju ir 50%. Bet sievietei, kura jau ir šī mutācija, dzīves laikā palielinās risks saslimt ar krūtsvēzi no 10%, kas ir vidēji statistiskais Latvijā, līdz apmēram 80%. Paaugstināta krūtsvēža riska gadījumā obligāti un regulāri jāveic pašpārbaudes, mammogrāfija un magnētiskā rezonance. Šīs pārbaudes ļaus slimību konstatēt agrīni, labi ārstējamā formā. Ja DNS analīzes uzrāda paaugstinātu risku olnīcu vēzim, jāizvēlas agresīvākā profilakses forma – olnīcu un olvadu izņemšana. Un tomēr sievietes to izvēlas reti, un parasti tad, kad viņas jau zina, ko nozīmē cīnīties ar vēzi un ko nozīmē baidīties katru minūti. Par olnīcām gāja runa, gadi 40, 45, tad, jā. Bet es nespēju sagaidīt par 35. Tas stress, man liekas, ka bišķiņ kaut kā atslāb. Kaut kā ir tāds bišķiņ mierīgāks tas prāts, jo principā es esmu izdarījusi visu, ko es pat varēju izdarīt. Un kā man doktori teica, kā onkologi teica, kad, ja paliek tie 2%, kas ir tā kā vēderplēve, tad tas ir liktenis. Tad ir tiešām tā, bet es no savas puses tā kā ir mierinājums man, ka es esmu izdarījis visu, lai vēzis pie maniem vairs neatnāktu. Kad Zandas mamma nomira ar vēzi, viņa saprata, ka šī slimība vajās arī viņu. Klusās bailes, kas gadiem lika Zandai būt modrai, palīdzēja atklāt slimību pirmajā stadijā, kad tā ir ārstējama. DNS analīzes atklāja, ka Zandai ir pārmantots paaugstināts saslimšanas risks ar krūts un olnīcu vēzi. Lai slimībai nebūtu kur atgriezties, Zanda izlēma operēt abas krūtis. Ar Zandu pirmo reizi tikāmies pirms 2 gadiem. Toreiz viņa vēl šaubījās, vai ir gatava profilaktiskajai olnīcu operācijai. Grūto lēmumu palīdzēja pieņemt bailes. Tas bija bailes visu laiku, kad es ik pēc 3 mēnešiem skrēju sonogrāfēties. Es saprotu, ka cilvēkam viss ir galvā, bet pirmkārt tās ir finanses, kas tev, ja tev ik pēc 3 mēnešiem ir jātaisa ultrasonogrāfija, un līdz liekas, uztais to vienu ultrasonogrāfiju, un liekas, labi, tad tagad saņemšos un pusgadu neiešu, bet paiet tie 3 mēneši, un liekas, ka, nē, tev ir jāiziet, jo liekas, ka sāk sāpēt, liekas, ka sāk kaut kur durt, un ir jāskrien pārbaudīties. Un liekas, ka cik var. Zandas pieredze atklāja sarežģīto dzīvi pēc pārmantotā vēža gēna konstatēšanas. Paaugstinātais risks katru dienu liek domāt par slimību. Taču vienlaikus šīs zināšanas ļauj izdarīt operāciju, kas pasargā no vēža. Tagad Zanda ir vesela un grib atvadīties no pagātnes pārdzīvojumiem un sākt pilnīgi jaunu dzīvi. Es nezinu, vai tā ir slimības iezīme, vai tā ir tāda cenšanās noturēt sev līdzsvarā. Šīs sievietes pārsvarā ir ļoti optimistiskas. Viņas ir apbrīnojami optimistiskas par spīti savai, diezgan smagajai slimībai, kas viņas apdraud. Viņas ir ļoti gaišas, pārsvarā viņas ir ļoti gaišas. Tas ir viens no sociologu secinājumiem, pētot krūtsvēža slimnieču dzīves kvalitāti. Kā sievietes rūpējās par savu veselību pirms slimības? Vai ir apzinājušās riska faktorus? Kā diagnoze mainījusi viņu dzīves? Uz šiem sociologu jautājumiem atbildējušas 300 sievietes. Viņa atbildes atklāja, ka tikpat mokoša kā slimība ir neziņa un emocionālā atbalsta deficīts.
Ārsti saka, slimības gadījumā tuvinieki ir labākie psihologi un rehabilitētāji. Tieši viņu atbalsts ir vissvarīgākais. Un arī vizītēs pie ārsta pacientam nav jānāk vienam, bet gan kopā ar tuvu cilvēku. Rehabilitācija ģimenē tā ir vissvarīgākā. Mēs varam izdomāt dažādas smalkas rehabilitācijas procedūras, kur sūtīt pacientu. Bet ja viņam nebūs rehabilitācijas savā ģimenē, ja ģimene viņu nesapratīs, ja ģimene no slimnieka izvairīsies, ja atsals vīru un sievas attiecības šīs slimības dēļ, tad arī nekādas citas rehabilitācijas programmas diezko nelīdzēs. Vēzis nav tikai pacientu un ārstu jautājums. Tas, ko domājam par vēzi, ietekmē mūsu rīcību. Tādēļ bailes ir valsts mēroga problēma. To dēļ izvairāmies no pārbaudēm un ārstiem. Tieši tādēļ ir svarīgi runāt par to, ko nozīmē satikties ar vēzi un uzvarēt to. Valstiski, es domāju, vienkārši kaut kur jānoņem tas plīvurs vai, lai nav tās bailes, jo, piemēram, daudz uzskatā, ja man, teiksim, es jau vairs tik aktīvi, tik ražani nevaru strādāt, tad jau mani atlaidīs, štatus samazinās, darba vietu likvidēs. Un cilvēki ļoti arī domā par to savu dienišķo maizi. Bailēs no darba un draugu zaudējuma daudzi pacienti slimo vienatnē. Arī Lilija kādu laiku ārpus ģimenes par slimību nerunāja. Bet pēc savas pieredzes publiskošanas trenēja asprātību atbildot uz nesaudzīgo jautājumu, vai tu vēl dzīva? Jā, aktīva, dzīva, vesela. Savu pieredzi viņa pārvērt uz mācības stundā savai meitai un atklāti stāstot par piedzīvoto un mudinot apmeklēt ārstu arī svešām sievietēm. Es katru dienu dzīvoju kā pēdējo. Un citā intervijā es teicu, un ja es zinātu, ka šodien man pēdējā diena, es sarīkotu balli uz bis. Tā ir mana būtība. Citiem vārdiem sakot, es mīlu šo dzīvi.